Es domāju, ka beigās Man pateicies ar 2 minūšu bateriju. Dārgais, lielais un tiešais Jānis, mēs informējam visu administrāciju. Ir atnākuši sveikšai šavā tevišai jubilei. Parasti to speciāli salīdzi veidā ar tiem objektiem, ko viņi strādā. Redz, ja tu būtu botāniks, mēs te varētu salīdzināt ar ozolu. Tā kā tu esi ornitologs, zoologs, tad man pat bija grūti atrast, Latvijā nav tik liela putna, kas atbilst taviem izmēriem šobrīd. Pat tavu baltais sapnis nesasīja tādus izmērus. Vienīgo, ko es pēc literatūras varēju atrast, ir kondors, bet tie jau diemžēl nedzīvo Latvijā, varbūt, ka klimatams kļūst no siltākā kāds parādās. Bet man atgādina vien lielu kondoru, kas planē milzīgos augstumos un vēro to, kas tad notiek šai ornitoloģijas un zooloģijas lauciņā no šiem lielajiem augstumiem. Es negribētu būt daudzvārdīgs, es tikai gribētu teikt, nezaudē augstumu, planē joprojām un nezaudē asumu, jo tev vēl daudz jāizperē. Daudz jāizperē. Lai šies lauciņš nepalikt tukšs, un lai tajās debesīs, pēc tam, kad tavu spārni būs noguruši, atkal planē vēl vairāk šo kondoru. To mēs arī tev novēlam. Tās vislielākās puķis, vislielākajiem, dižākajiem Jānim. Un. Tāda neliela dāvaniņa, kas ir liekama siltā vietā. Un sēga nenozīmē to, ka tev būtu tagad jāsasadās un silti jāsēž kaptiņā. Nē, dažkārt augsts nakts ir arī uz kuģa, kā saka, tur arī tā var noderēt. Vai medībās, teiksim, ievisti. Ziedi, viņi ļoti aromātiski, viņi ir izturēti ilgus gadus ozolu mucās, smaržo brīnišķīgi, ļoti ilgi nenomīst, ja neatēc ko jā. Un tā kā šie ziedi ir no ozolu mucām ņēmušai to spēku, nu tad tu smelsies te to spēku, un tu vari kā kondors planēt un skatīties uz visām pusēm, kas tur apakšā. Lai tev zels veselība, lai tev viss iet labi, un lai mēs vēl ilgus gadus varam sastrādāties un būt šeit. Paldies! Vispagaišāk! Sveiki, Jānis. Man laikam tas gods no visiem klātsošiem tev patīk vissenāk, ja? Tā kā tur vēl, kā saka, skolā gāja, bet pa ornitoloģiju interesējies, jā. Un tu man mēģināji pēc atklājot. Jā. Es ļoti labi atceros to laiku, kad tu skrēji. Kā to šodien sauc ar tām garām aucīm, kas bija te? Divi bija bojas, tas bija takšanas Spānijā Krustēns un nākošais bija Benga. Tā, tu neesi no tiem pirmā ešalona ornitologiem, diemžēl no tiem neviena vairāk nav. Toreiz arī Mikls man kopā, tur bija Štrauss un Japāns, Šintels un Švarcbergs, jā.
Nu, diemžēl, es vairāk viņiem gāja savā laikā, kad uz šausmu. Aizliedz jums nodarboties ar jodu, par botāniķiem pēdiņās. Un tad nāc tie orientācijas laiki, bet tu vairāk tie mazāk tomēr turējies pie savu vidzienes. Un ko tu slavu par to? Nu, pagaidām es tev sveicu, nu, vēlāk varbūt vēl kaut ko izteikšos, bet ļoti liels prieks, ka tu esi tā turējies un tik tāli nokļuvies. Šeit ir arotbiedrība vienmēr esoša un tāds ir mūžība. Mēs, protams, kā vienmēr upējām par labu veselību un labu dušanu. Zinām, ka šī dāvana tev vairos katrā gadījumā. Un, kas attiecās uz darbu, tad mums ir neliels novēlējums. Turpmākā domas priekšētāja amata darbā vēlams ciešāks sakarus ar arotbiedrību, ņemot par piemēru mūsu valdību. Bet vairāk arotbiedrībai deleģējis savu darbību. Ir jau vēl daudz kas cits. Bet pats tu zini, ka ir kolēģi, kurus mēs cienam darbinieki. Bet ir kolēģi, kurus mēs mīlam un cienam, un tas ir daudz vairāk, jo tu esi tāds. Un, kad es uzzināju, ka tev tādu šodien Ieva ciena, tad es biju šausmīgi vīlusies. Jā, es domāju, ka mēs esam vienā vecumā. Izrādās, ka tu esi nepietiekami jauns. Bet tas ir ļoti labi. Tu te varēsi ilgāk turēties. Un tas novēlējums man ir tas, ko tu kādreiz pārunājām un ko tu izteici, bet es netīks skaļi to teikt. Nākošos 70 gados es tev to novēlu. Es domāju, ka tev ir izdevies tāpēc, ka mums pārējiem visiem nav, ka tu vari apvienot savu hobiju ar lietišķo darbu. Jā, domā apvienot ar to savs dzīves. Laikam jums gribas atklāt savu dzīvu putnu. Nesen pie mums parādījies nezināmā putnu eksemplāri. Mēs domājam, ka jums būs pirmais piešķirt jaunu oriģinālu vēl veiksmi. Tas skan iekļaus. Es jau nenovēlēšu to, nevari mani noķert. Tos 2 gadus nekādīgi nevar piedarbūties. Kā mēs būtu vienā gadā.
Kas to teica? Meita! Nav meita? Tas stilīgākais cilvēks, ko viņi pazīst. Man redzējuši vienreiz. Bet tad es no viņai spieda kaut ko izskatu, viņa toreiz bija tāda mazāka. Bet paspied viņai. Jā. Nu? Bet vispār tas ir tāds patīkams grēks. Būt izvainīgam pret tēčiem pasaules. Jā, tas jā, ņem šitā pārpalikums. Bet ņem. Jā. Visi tik klusi runā, ka visiem noteikti kaut kas slēpjas. Un ja tās slēpjas nav, pieciešās tas runas. Kur iet noslēpjas. Jā. Tu ļoti labi zini, ka mēs visi tev ļoti mīlam. Un novēlam tev visu tev labāko. Tev, taviem padotajiem, taviem mīļajiem un visiem uz pasaules. Dzīvo resni. Es labi tavu. Man ir divas dāvanas. Jā. Tā kā es tev pazīstu jau 35 gadus, reizi neesmu redzējis uz kādus apļauju. Briesmīgi uzsmīgs. Un acīm redzot, tad es nevienu mājās, rādi diekiem, tad tāds saldums mājņiem. Te tev tāds mans saldūmiņš, rengot pildītēm, jo tev pašam jau laika nav stāvēt un īķerēt saulīti, visādām puķītēm. Te ilgīt uzsīzmājās. Apsvērs.
iznāk Jakubs priekā. Meistardarbs, absolūts meistardarbs. Tie nav pieradināti un nav piesieti. Acīm redzot tagad, kaut vai dažs vēl atrodas ceļā, pienācis tas brīdis, ka jāsaka kāds vārds man pēc viss tā, ko jūs sarunājāt. Jāteic tā, ka es jūtu tādas spārniņas gandrīz vai sev augam, bet te nu ir svarīgi to realitāti nepazaudēt un apzināties, ka mēs to fotoaparātu varam iezūmēt tā, ka esam paši pa visu kadru. Un varam iztaisīt, ka mēs esam tāds mazs puteklīts kaut kur tur apkārtējā vidē. Nu, ir svarīgi, vai mēs varam attālināties laikā un varam attālināties telpā. Un ir ļoti svarīgi saskatīt to, ko te teica visādas lielas sasniegumus. Un katrs viens jau saprot, ka šie lielie sasniegumi, kas tika minēti, viņi ar 50%, bija 50%, un tad jāsāk kaut kas domāt un skatīt. Un ja mēs tā skatāmies, tā, kas tad ir, ka mūžu nostrādājis, un kas tur ir palicis. Nu, varbūt tie ir uz pirkstiem skaitām kaut kādi pētījumi, mēs viņus varam apvienot, un te iznāk uz vienas rokas pirkstiem skaitām, kuri ir sagādājuši kaut kādu gandarījumu. Un arī šeit minēja, ka pats galvenais ir ideja ļoti svarīga, bet tā ideja var rasties tikai tad, ka jums ir noteikts faktu materiāls apakšā visai te lietai. Un tātad vēl jūs tie panākumi, tās lielās sekmes, ko uz to jubileju atskatās, ka tas jau nav tikai tā viena cilvēka, tā jubilāra veikums. Tur katrai idejai, lai viņi varētu rasties, ir kaut kāds liels faktu materiāls, kuri vākuši ļoti daudz cilvēku. Un tāpēc jāapzinās tas katram jubilāram. Es domāju, ka es to apzinos, un es šajā dienā esmu ļoti pateicīgs visiem tiem, ar ko kopā es esmu strādājis, un ja kaut kādi panākumi bijuši, tas lielā mērā ir arī viņu nopelns. Es esmu ļoti pateicīgs visiem, kuriem es esmu gādājis Kreņķis ar savu nestandarta dzīvesveidi varbūt tās un būšanu mājās tur ilgā laikā kaut kā ieskriet kādu reizi. Un arī visu tuvinieku ģimenes un visu citu cilvēku nopelns ir tas, ka kaut kas ir varēts tāds sasniegt. Paldies visiem jums par tiem labajiem vārdiem, par to otro mūžu. Tagad cik tur bija tas rekords, viens sievišķis bija nodzīvojis kaut kāds 116, man tātad stāv priekšā 140. Nu, mēģināsim darīt, ko nu varam. Bet nu vispār jūs visi piekritīsiet, kas tik tāli nodzīvojis un atmostoties no rīta uzzina, ka viņš vēl ir dzīvs, tāpēc, ka viņam kaut kas sāp. Ka vecums tā ir viens nešķīsts izgudrojums, tas ir absolūti sūcīgi.
Nu, protams, ir tāda priekšrocība, kad sagaidot kādu jubileju, ir salīdzinot ar tiem, kas aizgājuši mūžīgos medību laukos jau agrāk, ir iespējams apmēram uzzināt, ko, kad pienāks aiziešana tais mūžīgos medību laukos, ko pat tev runās. Mēs esam darījuši pagātnē. Bet vajagot runāt par nākotni. Nu, šis te gadījums, ka nu tā ir sapulcējušies visi kopā, laikam īsti neies krastā, ka mēs runāsim tikai par to nākotni. Tā pagātni kaut kur neizbēgam nāk mums līdzi. Bet nu tāpēc, lai mēs par to nākotni varētu runāt, es esmu mēģinājis šeit sapulcināt cilvēkus, dombiedrus un citādi domājošos no dažādām specialitātēm, kuri, kad mēs beidzam šo te oficiālo daļu tādā saviesīgā gaisotnē, varētu pulcēties dažādās kombinācijās un apspriest arī tos nākotnes pētniecības plānus. Es ļoti cerīgi skatos, ka pēc šīs kopā sanākšanas, tā kā Toms man būs nofotografējis, radīsies ļoti daudz kaut kādu tad pustraku projektu uz zinātņu dažādu nozaru saskars punktiem. Paldies vēlreiz visiem, un mēs varam pagriezties tagad otrādi ar seju uz un mēģināt baudīt, kas ir šeit sarūpējies. Ražani dzīvojoti, daudz baltu diemiņu, lai viņa dodi. Diženi ražani strādājoti, diženi ražani strādājoti, daudz baltu diemiņu, lai viņa dodi. Diženi ražani mīlējot.